Karstākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stingzinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotiktu. Nav laika, Kārli. Labvakar! Šovakar pie jums raidījums G-punkts kā ik vakaru. Es, Inese Super. Un es, Kārlis Leitnants. Ir pavasars iestājies, un visiem, katram īstam latvietim ir zināms, ka ir nepieciešams kārtīgi nodedzināties. Jānodedzina kaimiņa lievenīts un sava māja. Jā, un šovakar mēs esam saņēmuši priecīgu ziņu, ka kopsumā valstī ir jau nodedzinātas 360 mājas, 60 pļavas un arī saimniecības ēkas, kā arī bojā ir gājuši dzīvnieki – vistas, truši, kazas un pat zirgs. Jā, un arī mēs šeit G-punktā esam noskaidrojuši, ka šogad rumulēšana vairs nav modē. Šogad modē ir kas? Zēckūlēšana. Zēckūlēšana tagad ir katra ģimenes tradīcija. Lūdzu, video. Labdien! Jā, nu mēs jau tā ilgāju šito ceļu, mēs domājam, kā var dabūt, nevarēja nekādīgi, 3 gadus mēģināt piededzināt, nevarēja nekādīgi nesanās piededzināt. Bet tagad, kad aizgāja, kas viņam pa piešķilt, aizgāja māja, zin, kūci, saimniecības ēke, kūci, I visi dokumenti, pase, potēšanas pase aizgāja, šeit kāzu bildes. Kāzu bildes, pagād, bet esi priecīgs, ka mums šitā sanāk. Šī tik labi nodedzināt, jo tagad jau mēs reiz var cerēt uz to galveno balvu. Jā, jo kaimiņi jau arī mēģināja, kaimiņi mēģināja māju nodedzināt uz šūnu, bet mēs labāk pa viņiem uz kūt parau līdzi. Visu nodedzināt, pat īrot. Tāpēc es gribu teikt vārds dedzinātāju vārdiem, jā. Dedzin, ka mēs, dedzin a mums, dedzin labāk pa mums. Tā, ceļas ir labs. Jā, šito visu var nodedzināt. Mums uz baznīcu mēs laidīs uz baznīcu.